КГБ. Комитет государственной безопасности radīja leģendu par Palestīnu. Antisemītisms visos laikos ir bijis vērtīgs propagandas ierocis un veids, kā izkropļot vēsturi. Ebreji ir padarīti par globālu draudu kā pagājušajā gadsimtā, tā arī mūsdienās. Diez kā tas nākas, ka tik daudzi ir uzķērušies uz šo labi izstrādāto stāstu? Kā tas nākas, ka pie visām arābu pasaules nebūšanām vainojam Izraēlu? Jautājumi ir retoriski. Izraēlas kaimiņu valstu mērķis visos laikos bijis pakļaut valsts teritoriju arābu un musulmaņu kontrolei. Savulaik ideja bija etniski iztīrīt reģionu no ebrejiem un izveidot lielo Sīriju vai paplašināt Ēģiptes un Sīrijas teritorijas. Tas bija līdz brīdim, kad KGB vadībā popularitāti ieguva ideja par arābu bēgļiem kā par atsevišķu tautu. Radās Palestīnas atbrīvošanas organizācija un īpašs KGB veidots stāstījums. Mērķis – islāma pasaulē sēt nacistu stila naidu pret ebrejiem. Palestīnas Nacionālā pakta un Palestīnas konstitūciju radīja Maskavā. Mākslīgi radītā identitāte kļuva par instrumentu, lai konfliktu vērstu plašumā un kurinātu naidu ne tikai pret Izraēlu, bet arī pret rietumiem. Palestīnas atbrīvošanas organizācijas vadītājs izvēlējās Maskava. KGB apmācīja Jasīru Arafātu speciālu operāciju skolā uz austrumiem no Maskavas, un 1969. gadā viņu sagatavoja kļūšanai par nākamo Palestīnas atbrīvošanas organizācijas vadītāju. Arafats saņēma daudzus kaimiņu valstu padomus. Piemēram, palestīniešu cīņa jāpasniedz kā atbrīvošanas cīņa. Ir jāliek aizmirst, ka Izraēla ir maza, arābu apdraudēta valsts. Arābs ir tas, kuru vajā ne tikai cionisms, bet arī pasaules imperiālisms. Arābu pasaule nekad nav gribējusi ne mieru, ne noteikti valsts robežas, un kur nu vēl dibināt Palestīnas valsti. Tā ir rietumu pasaules ilūzija, kas radusies no veiksmīgas KGB gadiem ilgi atražotas propagandas. Aicinām atskatīties vēl tālākā vēsturē. Pirms Arafata bija vēl kāds ievērojams vīrs. Par Arafata varoni kļuva lielmuftijs Hadžs Amins al-Huseinī, kurš bija ievērojams arābu dinastijas atvas. Viņš kļuva par palestīniešu reliģisko un politisko līderi. 1930. gada beigās viņš apmeklēja Aušvicu un vāciešiem pārmeta, ka viņi nenogalināja pietiekami daudz ebreju. Tāpat viņš tikās ar Hitleru, Himleru un citiem nacistu vadītājiem, jo vēlējās panākt Vācijas atbalstu arābu neatkarībai un ebreju imigrāciju apturēšanai. Tā teikt, brauca mācīties, kā efektīgāk pret ebrejiem iestāties. Viņš vervēja musulmaņus, nodarbojās ar aktīvu propagandu un cieši sadarbojās ar nacistiem. Lielais muftijs pēc tam, kad bija pavadījis 4 gadus Vācijā kā Hitlera viesis un sabiedrotais pēc Otrā pasaules kara, atgriezās tuvajos austrumos un apmetās Ēģiptē. Viņš nekavējoties sāk publicēt un izplatīt propagandu pret ebrejiem visā Ēģiptē un reģionā, kā arī sāka vervēt bijušos nacistus, lai izveidotu spēcīgu propagandas mašīnu, kuras mērķis bija izplatīt antisemītismu visur. Pēc Otrā pasaules kara daudzi augsta ranga nacisti atrada patvērumu Argentīnā. Viens no tiem bija arī Johans von Lērs. Viņš bija uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem ebreju nīdētājiem nacistu režīmā. 1956. gadā Al-Huseinī personīgi uzaicināja von Lēru uz Kairu, kur viņš tika iepazīstināts ar Ēģiptes līderi Naseru un iecelts par pretizraēlas propagandas nodaļas vadītāju. Tur viņš konvertējās islāmā, pieņēma vārdu Omars Amins un uzsāka darbu valsts līmeņa antisemītiskās propagandas izstrādē. Omars Amins izveidoja mācību programmu Ēģiptes skolām. Tā bija pilnībā vērsta pret ebrejiem un Izraēlu, un to izmanto arī mūsdienās. Nacistu propagandu pārņēma ne tikai Ēģipte, bet arī arābu un islāma pasaule, kā arī apvienoto nāciju struktūra UNRWA, apvienoto nāciju palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem. Omars Amins bija nacists, kas izplatīja ebreju naidu visā reģionā. Viņš kļuva par tuvējo austrumu Jozefu Gēbelsu. Svarīgs ir arī Alberts Hubers, kurš pēc pāriešanas islāmā 1960. gadu sākumā sevi sāka dēvēt par Ahmedu Huberu. Viņš 1972. gadā Kairā tikās ar Aminu al-Huseini un Omāru Aminu un ātri kļuva par Omāra audzēkni. Hubers bija dedzīgs antisemīts, un īpaši unikālu viņu padarīja tas, ka viņš bija gan ekstrēms islāmists, gan ultralabējās partijas Hitlera fans.
Hubers arī bija sajūsmā par Omāru, īpaši par to, kā Omārs turpināja pildīt savu lomu, kuru bija paveicis tik labi nacistu režīmā. Omārs bija kontaktā ar daudziem bijušajiem nacistu virsniekiem, kas bija izvietoti visos tuvajos austrumos. Šveices nacistu finansists François Genots bija viens no bijušajiem nacistu virsniekiem, kuru iepazīstināja ar Huberu. Viņš finansēja simtiem augstāko nacistu virsnieku bēgšanu no Vācijas. Kā aktīvs musulmaņu brālības biedrs un baņķieris, Genots bija arī tas, kurš finansēja Ajatolu Homeini viņa trimdes laikā Francijā, šaha valdīšanas gados. Tas pievērsa cipu uzmanību. Vēlāk sadarbībā ar Genotu strādāja pie tā, lai Irāna atgrieztu Ajatolu un sāktu 1979. gada Irānas islāma revolūciju. Genots aktīvi atbalstīja islāma teroristu organizācijas un sadarbojās ar Otto Ernstu Remeru, kurš teroristu grupām no rietumu valstīm sūtīja lielas bruņojumu kravas. Remers saņēma ievērojumu finansējumu no Padomju Savienības un izveidoja sociālistu Reiha partiju. Remers un Genots finansiāli atbalstīja Arafātu. Arafāta attiecības ar KGB un padomju varu palestīniešiem nodrošināja visu nepieciešamo. Mūsdienās it kā ir tik daudz avotu, kuros meklēt informāciju par Palestīnu, Hamas un Izrēlu, tomēr novērojam, ka sabiedrība klausa tam, kas pazīstams kā no Krievijas nākuši naratīvi. No vienas puses cilvēki nebeidz lepoties ar savām prasmēm atpazīt dezinformāciju, bet vienlaikus paļaujas, ka tas, ko var novērot Gazā, ir patiesa. Inscinējumi ir izkopti un strādā atbilstoši pasūtījumam, un pie visa vainīga, protams, ir Izraēlas valsts, nevis teroristisks grupējums, kas kontrolē palestīniešus. Ja tevi šis video uzrunāja, abonē Taisnība YouTube kanālu, seko sociālo tīklu profiliem un lasi taisnība.com. Paldies, ka dalies un ļauj patiesību uzzināt arī citiem.